Teorētiski tā ir Gauja. Pagad, te kaut kur bija jābūt Makšķernieku saliņai? Šitien ir apaks. Nē, šitien ir Robinsona saliņai. Re, kur ir tās dēlis, kuri pie Robinsona saliņas var apsēsties un papusdienot. Tur. Atceries? Ko? Tā ir tā vieta, kur no Robinsona saliņas starp tiem kokiem var nonākt lejā. Tā ir Gauja. Super, klausies. Nu, pa šito ir jābrauc. Pasaka. Baigā upe vispār. Tā jau vairs nav upe, tas jau ir kaut kāds, Amazonas sataka. Jā, bet tu redzi, tas nozīmē, ka apsos visas atakas, visas ir zem ūdens. Protams, jā. Viņi vienkārši vairāk nav. Baigā migla vēl virs tā ūdens. Par saliņām vienkārši nerunā. Starp citu tieši tur pretīm, tur, kur ir tas bērs, viens tāds vientuļš, man liekas, tur arī ir nogruvumi. Tā mazā skupsna taisni pretīm pa upei, pa vidu pretīm. Tā ir tā ieplaciņa, kurai mēs parasti ejam garām. Man tā šķiet. Jā, tas varētu būt. Pārši, smuki. Ārbrāt. Labi, braucam tālāk. Jā. Nē. Gauja. Labākais, protams, ir tās straumes tur. Tas riktīgās. Riktīgs mutulis tur iet vaļā. Kaut kur galvenais otrā pusē bija redzams. Kur es tur redzēju? Tur laikam ir tās mājas kaut kādas. Tur. Tur arī ceļš ir līdz reglītēm ūdenī. Te ir izdzīvotāja māja, kas ir uz salas. Ak, šausmas, tas ir labais. Šitas ir skaisti. Tāda straume. Super.